Sveiki visiem! Esmu Signe un šis ir kanāls Signes TV. Esmu samats pastāstījums par sevi un manas intereses, mīļākās krāsas un arī nodarbības. Un, protams, arī ko es arī dažreiz daru pār brīvlaiku. Un tas tikai dažreiz, ko es tā daru. Un sākam ar to, manas iecīmīgākās krāsas ir melna, violeta un sarkana, jo viņas ir nav necācīgas, ne kaut kas tam līdzīgs. Tad nākamais, kas man ļoti patīk, ir sports. Man ļoti viņš patīk bērnībā, es nezinu, kāpēc man viņš nepatika, bet kad es sāku jau trenēties kopā ar tēti, man liekas, ka vienkārši sports man ir mīļākais, ko es varu vēlēties. Nu, tad sāksim ar to, tad turpināsim ar to, ka kā es parasti vingroju. Es esmu šitādu paņēmusi, viņš ir diezgan viegls, pārāk viegls. Tas tāpēc, ka es esmu noņēmusi šo smagos nost. Šos tad ar vienu roku, un tur viņš, ir nedaudz smags, bet, ja ar abām, tad viņš nav pavisam smags. Es teicu vienmēr, kad uz vakariem, obligāti mēs uz vakariem, var teikt, ka ne jau katru vakaru, bet katru vakaru, bet vienu vakaru mēs izlaižam un tad atkal nākamā. Jā, tā mēs pārsdaram. Un mēs noskrienam 1 kilometru. Mēs skrienam šurpu turpu, pa lielu kalnu augšā, lejā, un tad mēs zinām milzīgu aku līdz manai mājai. Un tad, tomēr 1 kilometrs izdomā mums uzsanāk. Sāksim ar manējo nedaudz slinko rītarasu. No paša sākam, protams, kā jau vienmēr, es izmazgāju zobus, saķemmēju matus un tos taisu copē. Mamma nopērka to švamīti, ar kuru tiešām var uztaisīt. Nežas arī priekšā, jo čauku ņemu nost, jo man ar viņu vieglāk. Un kā nedaudz es uzlieku lūpu krāsu. Un pat nedaudz arī mazo pulverīti zem acīm, un, protams, pieres un soda. Šitā ir pirkstu domāta smaržotī, smaržo gan garšīgi un gan smaržīgi. Jā, ļoti labi. Es domāju, ka tā ir higieniskā lūpa krāsa, un, jā. Tad nedaudz arī pulverīti. Jūs, kas es dīvaini, ka es to darīšu ar mazo otru, vienkārši viņa nedaudz smalkāka, un man tas būtu vieglāk. Apmēram es nedaudz sev uzlieku pulverītu, un pavisam nedaudz sev to sejas uzsmērēju. Nedaudz zem acīm. Es tā pāris aizsardzu, tā kā es pa brīvlaiku dažreiz ceļos diezgan agri, un es vienmēr uzlieku, lai man neredzētu manas zvaigznes tā saucamos, kuri dažreiz pat izceļas. Un lūk šādi. Un man, protams, arī paliek nedaudz tāda tumšāka seja, jo pēc kopuma es esmu diezgan bāli. Ne pavisam, bet, nedaudz vēl redzēt. Kā nedaudz uz to uzsmērēju puses. Stieras. Kā nedaudz mēs izlieku. Tāds ir mans pagaidām kopšanas režīms priekš 10-gadīgas meitenes, tas, protams, būtu nedaudz normāli. Labi, pulverotās, tas nedaudz priekš sejas, ko es tikko uzsmērēju, nav īpaši labi, viņš nedaudz kaitīgs seja, bet es vienkārši to uzsmērēju. Drošības pēc, lai arī varētu sev uzlikt tā, lai neredzētu nekādas tur bālas vietas, vai arī vēl nezinu, kaut kādi tur zem acīm tie saucamie maikļi, kamēr es izgulējusies. Šīs bija, kā jau jūs redzat,
mana mazā iepazīšanās ar manīm, un, ja es teiktu precīzāk, ja tā būtu intervija par mani, zinu, nedaudz smieklīgi izklausas, bet mēs sagaidām sakam atā, un kā arī neaizmirsiet spiest like un abonēt šo kanālu, un tāpēc es no jums atvados, atā!